Akcija sabiedrības Grindex oriģinālajam preparātam Mildrināts Gaiks Ukrainā konkursā Panacea 2011 piešķirta prestiža balva un nominācija Gada kardioloģiskais medikaments. Konkursā Panacea 2011, kas notiek Ukrainā jau 12. gadu pēc kārtas, tika izvēlēti un apbalvoti labākie profesionālie farmācijas jomas spēlētāji. Ar šo konkursu organizatori vēlējās pateikties aptieku tīkliem, medikamentu lieltirgotavām, farmācijas uzņēmumiem, kas veic lielu ieguldījumu Ukrainas farmācijas nozares un veselības aprūpes attīstībā. Konkursā tiek aicināti piedalīties visi farmācijas nozarē strādājošie Ukrainā, bet pamatkritērija, protams, tas ir apgrozījums, kā arī tieši profesionāļu atzinums konkrēti vienam vai otram medikamentam. Pēc manā rīcībā esošās informācijas šogad tika arī veiktas aptaujas, kurās piedalījās 64 eksperti un vairāk kā 1000 aptieku darbinieku. Statistika ir nepielūdzama. Sirds asinsvadu saslimstības ir viens no galvenajiem iemesliem iedzīvotāju mirstībai ne tikai Ukrainā, bet arī visā pasaulē. Tāpēc viens no uzņēmuma pamatuzdevumiem ir piedāvāt pacientiem jaunus mūsdienīgus kardioloģiskos medikamentus. Kāds arī ir jaunais Mildrināts Gaiks? Es varbūt gribētu atzīmēt to faktu, ka 2010. gadā Grindex ir pabeidzis efektivitātes pētījumu slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju, kur atkārtoti tika apliecināta mildrināta drošība un efektivitāte. Un mēs šo pētījumu veicām sadarbībā ar ārvalstu līguma organizācijām, vadošajiem nozaru speciālistiem un, protams, arī ar pētniekiem. Un tā skaitā arī Ukrainā tieši pētniekiem un profesionāļiem kardioloģijas jomā. Latvijā jau viņš atšķirībā no citām valstīm, viņš ir pieejams arī mazās devās bezreceptūras medikaments, kas ļauj mums arī viņu reklamēt plašam patērētāju lokam. Un viennozīmīgi, ka tas ir mūsu tāds, es teikšu, ne tikai Grindex, bet arī visas Latvijas tāds zināmā veidā lepnums. Mildrināts Gaiks ir mildrināta jauna mūsdienīga zāļu forma, tablete, kas atšķiras no šim labi pazīstamās kapsuļu zāļu formas. Ukrainas tirgū Mildrināts Gaiks tika ieviests 2010. gada septembrī un plānots, ka Latvijā drīz tiks uzsākts reģistrācijas process.